Dzīvē visinteresantākais posms ir skatīties, kā cilvēki cīnās ar sevi. Es kaut ko nesaprotu, man jāiet cīnīties. Vai lasīt tās daudzās mokošās grāmatas, lai kaut ko saprast. Bet nevajag visu saprast, viss tāpat notiekās. Un katram cilvēkam tas laiks ir individuāls. Burvīgā jaungundzīt. Jā, tā. Un tā kā cilvēkam tas periods ir individuāls, kādā laika periodiem tās složas... Mēs varam pateikt, mīļo jauko cilvēciņu, tavs periods jau sen bija sācies. Tikai mēs jau meklējam, kad man tas periods sāksies. Viņš tev ir ļoti labā stāvoklī, tas periods. Paldies. Burvīgi. Tā. Vai ir vēl jautājums uz šo periodu? Otrais periods sākās. Ko darīt tiem, kā... Pagaidiet. Vai ir vai nav? Un kad man tas periods pastiprināsies? Tas periods pastiprināsies tad, kad tu apzināsies to, ka tu esi ļoti, ļoti, ļoti skaists un interesants cilvēks pats savā būtībā, kāds tu esi. Smaidīgs, priecīgs, interesants, un mēs rotaļīgs. Patīk rotaļāties visādām skaistām maziņām, burvīgām listiņām. Tad tas starojums nāks vairāk uz āru. Meklēt viena īstā skolotāja raksturojumu, kad man vajadzētu notikt tam tā, nevajag. Jūs esat citas skaistākas kvalitātes cilvēks. Vai tas paskaidro? Jā, paldies. Vai tev neliekas, ka īstos skolotāju stāsts dažreiz ir ļoti sarežģīti un grūti? Nu, jā, dažreiz. Burvīgi. Un ko tas tev grib pateikt? Ka katram cilvēkam ir savs ceļš ejams. Ka tas nav priekš tevis. Burvīgi. Tā bija viens cilvēks, kur mēs pārtraucām. Jā, atcerējos pareizi, man bija šis jautājums. Es viņu tikai aizmirsu. Ko darīt tiem cilvēkiem? Neko! Neko? Turpini. Varētu jau sākt rakt. Tā, pagaidi vēlreiz. Tik labi. Kuri nejūt enerģijas tik labi. Jā, kā viņiem Just labāk. šo procesu? Kā viņiem būs labāk? Sajust labāk, ātrāk, stiprāk, ieraudzīt kaut ko. Ieraudzīt kaut ko. Pirmais noslēpums. Jūs varat visi tagad to iegaumēt. Lai kaut ko ieraudzītu, ir jāatver acis. Pirmais. Tas bija joks. Tālāk. Mēs ieteiktu tev, kā cilvēkam, saprast to, ka nevajag iespringt sevī censties kaut kā sasniegt. Mēs tev ieteiktu paņemt garākas, tālākas takas, vēlams pa pļavām, pa mežiem, un šajās garākajās burvīgās takās jūs sajutīsiet dabas atslābumu, dabas mieru, dabas un dziļāku, mierīgāku atslābumu iekšēji. Un atslābums ir tas, kas palīdz justies, sajusties un palikt jutīgākiem. Jūs to varat uzņemt visi, un arī ieteiksim tev uzņemt to ar šīm garām pastaigām, un nevis ar saspringtām pastaigām, kur ir virsū muguras somas 10, jo man vajadzēs kaut ko pa ceļām apēst, vai kaut ko parakt, vai kaut ko tādu. Bet tas bija kā salīdzinājums, ne jau tieši fiziski muguras somas, tas bija kā salīdzinājums iet pastaigās ar izbaudīšanu, iet pastaigās ar atvērtību. Katrā solī ir kaut kas skaists, sajūtams, ko mēs varam sajust. Īpaši mežā arī šis svaigais, burvīgais gaiss. Un arī pat pasēdēt šeit ir ļoti skaisti un patīkami. Vai tas kaut kādā veidā iedod tev ideju, ko tu labprāt un gribētu pamēģināt? Un es saprotu, ka meditācija ir tas ceļš. Tas ceļš saspringtais. Paņemsim, nomainīsim viņu uz to ceļu. Mierīga pastaiga, tālāka pastaiga ar atslābumu var pārvērsties daudz dziļākā un kvalitatīvākā meditācijā. Priekš mēs ieteiktu tevis. Vai tas tev varētu noderēt, kā tev liekas? Jā. Burvīgi, vai tas būtu kaut kas, ko tu gribētu pamēģināt? Jā. Vai tas būtu kaut kas, ko tu arī mēģināsi? Ilgāk palika doma. Tā, paldies!